Veselībai kaitīgs darbs mums parasti asociējas piemēram ar darbu augstumā vai darbu pie bīstamām iekārtām. Tomēr bieži veselībai kaitīgie faktori pirmajā brīdī nav pamanāmi. Nereti apstākļi, kādos strādā darbinieki, tikai pēc daudziem gadiem izraisa veselības problēmas, tādēļ tos labāk novērst saulaicīgi. Sijā Klinta ražo krāsas un beidzas. Darbiniekiem ikdienā jāstrādā ar indīgām un viegli uzliesmojošām vielām. Šie riska faktori ir katram viegli pamanāmi, taču tie nav vienīgie, kam darba devējs ir pievērsis uzmanību. 2 gadus atpakaļ, kad mēs veicām darba vides riska faktoru novērtēšanu mūsu uzņēmumā, ar kompetentā speciālista palīdzību konstatējām paradoxālas lietas, ka tie cilvēki, kas jauc krāsas, staigājot pēc krāsu pigmentiņiem un krāsu bāzēm vai beiču pigmentiem un beiču bāzēm, dienas laikā nostaigāja 3,5 km. Un arī kāniņas, kuras viņiem bija jāpārcelā, oriģinālos iepakojumos, kādas mēs saņemam, ir diezgan palielas. Likās diezgan arī dīvaini, ka cilvēki pārcelā ap kaut kādām 1,5 tonām pa dienu. Vai šķist, kas gan tur īpaši pa visu dienu nostaigā tikai 3,5 km? Arī 1,5 tonu darbiniekiem nav jāpaceļ uzreiz, bet pārnēsojot salīdzinoši nelielas kannas. Tomēr veicot šo darbu daudzus gadus, ietekme uz veselību var būt jūtama. Visu izskaidrojot, sapratām, ka pastāv iespēja mainīt, un kā mēs to panācām, mēs visu sadalījām mazākās kanniņās, jo to, kad no kannu vispār cilāšanas mēs nevarēsim izbeigt, tas tāpat bija skaidrs, tātad bija jāizdomā, kā varētu, teiksim, minimizēt to. Pēc kopējo pūļu ar programmas palīdzību rezultāti ieguvām, kad nostaigātā distance darbiniekiem samazinājās apmēram uz 30% un pārvietojamais smagums samazinājās pa pusi gandrīz. Tātad spilgts piemērs, ja līdz šim 1 litra krāsas, teiksim, vai beidzas sagatavošanai izejvielās cilvēkam vajadzēja pārcelāt 50 kg, tad liekas kaut kas no rītīgi. Nu kā tā, tik daudz jāiegulda enerģijas, lai mēs kaut kādu mazumiņu saražotu. Tāpat arī papildus tika ieviesas programma, mums to ļāva, pieprogrammējām klāt svītru kodu lasītājs, tad cilvēkam vairs nav jāuztraucās, ka viņš varētu, teiksim, kļūdīties, kas arī noņēma no darbiniekiem to psihoemocionālo noslodzi, kas varbūt pirmajā brīdī liekas, kad ir sīkums, bet tāpat brīdī arī tas rada gala rezultātu. Tātad, ja cilvēkam ir mazāks stress darbā, tas nozīmē, ka mazāk viņš nogurst un ir mazāks iespējas viņam kļūdīties, kaut ko izdarīt nepareizi vai kaut ko varbūt uzmest sev uz kājas. Darbinieku reakcija sākotnēji bijusi skeptiska un pat noraidoša, taču ilgāk pastrādājot jaunajos apstākļos, viņu domas par jaunievedumiem mainījās. Pēc kāda laika, teiksim, aptaujājot vēlreiz darbiniekus, teica, jā, ir kaut kāda reāla uzlabojuma, kad ir kaut kas palicis vieglāk, mazāk tur jānes un varbūt nav tāds nogurums, īpaši saspringzinājums darbdienas beigās.